laiku uzņemam attēlus ar saviem telefoniem. Mēs pavadām daudz laiku visādos sociālos mēdījos, kur ir ļoti daudz attēli. Un, tāpēc tā pārsātinātība un pārkairinātība, man liekas, ir tāda lieta, kas ir tā kā mazliet jau sērga. Un, tāpēc tas analogā fotogrāfija un kino, tas ir tāda mazliet tāda apstāšanās. Un tad iespējams, jā, mūsdienās tā nepieciešamība darīt citādāk, darīt lēnāk un darīt tā, lai tas ir arī fun. Tā ir tā lieta, ko daram mēs Baltika Analogā. Ar to digitālo fotogrāfiju sāku, man bija tā, ka principā es salīdzinoši ātri iemācījos visus tos principus, kā tas strādā, un man sāka likties, ka tas tomēr īstenībā garlaicīgi būtu. Ticamāk, fotogrāfija būtu pametis. Bet pēc tajā darbnīcā, attīstot to filmu, man likās, ka tur to mainīgo ir tik daudz, un tas ir tik plašs lauks, ka to var mūžīgi mācīties un vienmēr atrast kaut ko jaunu. Ar tiešām tādu absolūtu atdošanos procesam, jo tā ir tiešām tāda ļoti svarīga lieta, tas process, un tas arī mūsu šī izstāde ir procesuāla. Tā nav viena pabeigta lieta, bet tas ir kaut kas tāds, kas visu laiku ir mainīgs, un katru nedēļu mēs atradam kaut ko jaunu un uzliekam citu. Un arī izstāde visu laiku mainās. Kaut kāds 2007. 2008. Tad tālāk, kaut pāris gadus bija diezgan liela tāda problēma. Analogie materiāli sāka arvien mazāk palikt. Un, principā, tas bija gandrīz vai tāda mīgusi lieta. Vienīgais variants, kā es varēju to lielformātu kameru fotografēt, bija pašam. Bija jāsāk taisīt tās plakas, un tad es sāku pētīt, kā tas jādara. Pirmo reizi sajaucu resuscitīgo materiālu, man bija tāda sajūta, ka es redzu to mirkli, kad veidojās tā fotogrāfija. Process šis te ir tāds ļoti atslēgas vārds, ar ko mēs nodarbojamies. Jo bez procesa šis viss nevarētu tapt. Varētu, protams, uzfilmēt filmu, aizsūtīt viņu uz komerciālu laboratoriju, viņu attīstīs, bet mēs to nedaram. Mēs darām visu paši, mēs darām ar rokām, mēs paši uzfilmējam, uzfotografējam, attīstam, pēc tam liekam, vai nu kopējam, vai nu projicējam. Tas tiešām viss ir par to pašu procesu. Kas ir svarīgi, ka tas mēdījis tomēr ir ļoti mainījies dēļ tā, ka viņam nav tās obligācijas pildīt šo dokumentēšanas lomu vairs, un ka viņš ir palicis jau kā māksliniecisks līdzeklis. Kopš analogā fotogrāfija ir atbrīvota no šīs sloga dokumentēt to realitāti. Manuprāt, viņa palikusi ļoti brīva. Man personīgi liekas, ka mēs esam tuvāk mākslai. Bet tāpat laikā viss tā darbošanās ar kino un kino aparātiem, mēs izmantojam visus tos pašus elementus, kurus izmanto kino. Varbūt mēs nerakstam scenārijus. Mēs pastāvam kopš 2016. gada, tātad jau 8 gadi. Šo 8 gadu laikā mēs esam dažādi mainījušies. Mēs esam primāri gan kolektīvs, gan arī izglītības centrs. Baltika Analogā īstenībā, daļai nejauši, nonāca, ka mēs dodam tās zināšanas tālāk. Esam gandrīz vai tādi kā tulki, mēs tās grāmatas izlasam, interpretējam un dodam tālāk jau kaut kādā fokusētā veidā, jo tā ir diezgan liela problēma, ka tas tiek padarīts kā kaut kas ļoti ekskluzīvs, kaut kas ļoti dārgs, un cilvēki baidās no tā. Tiešām ar tādu vēlmi, nepieciešamību saglabāt šo mediju un padarīt viņu pieejamu cilvēkiem, jo, ja mēs turēsim to kā tādu noslēpumu, tad tas nekad nespēs izdzīvot. Mēs esam vispār tādā ļoti lielā kino laboratoriju, analogo laboratoriju tīklā, kas ir globāls. Ir kaut kādas, man liekas, 60 kino laboratorijas šobrīd apzinātas. Latvijā, Baltijas valstīs tas ir tomēr kaut kas ļoti jauns, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nesam šeit un veidojam pamazām. Jo mums liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas varbūt atbrīvo iekšējo bērnu cilvēkā, kas, manuprāt, arī ir ļoti būtiski, varbūt nepadarīt lietas tik ārkārtīgi vienmēr svarīgas un nozīmīgas un nopietnas, bet atļauties tam radošam procesam, kas liek mums atbrīvoties un kļūt mazliet kā bērniem, rotaļāties vairāk.